Ir viegli šo visu apvierot ar skolu? Tas ir iespējams? Jā, vispār es teiktu, ka šī ir jauniešiem visaktuālākā problēma. Bet tas ir iespējams, jo viss ir iespējams, ja ir laba laika plānošana un ja ir izdzēst TikToks. Čau visiem! Mani sauc Anna, un mēs tiekamies Young Media LV podkāstā par jauniešu iespējām, un šī ir mūsu 5. epizode. Ir jau sākusies vasara, un mums visiem ir iespēja izbaudīt silto laiku. Jums, jauniešiem, ir iespēja piedalīties Erasmus apmaiņu braucienos, par kuriem vairāk informāciju varat uzzināt mūsu 1. epizodē, kā arī aktīvi piedalīties dažādu pasākumu tapšanā un organizēšanā. Nesen sociālajos mēdījos mūsu komanda pamanīja ļoti interesantu sociālo mēdīju saturu par jauniešu festivālu Kopums, kas norisināsies 12. augustā Rēzeknē. Šajā festivālā jauniešiem tieši tev ir iespēja iepazīt dažādas jauniešu organizācijas, piedalīties radošās darbnīcās, domnīcās un diskusijās, izbaudīt muzikāls un enerģiskus priekšnesumus. Šodien pie mums studijā viesojas viena no šī festivāla aktīvistēm Agnese. Čau, paldies, ka atnāci pie mums ciemos. Jā, čau, mani sauc Agnese Doroščonoka. Es mācos Latgales mūzikas un mākslas vidusskolā, komunikācijas dizaina nodaļā, un es arī aktīvi darbojos nevalstiskajā organizācijā Art Market, kopā ar kuru mēs iesaistamies kopums organizēšanā, kā arī varbūt ne organizēšanā, bet vienkārši mēs aktīvi iesaistamies jauniešu galvaspilsētas dzīvē un jauniešu dzīvē un cenšamies padarīt mūsu Rēzekni aktīvāku un es teiktu, ka draudzīgāku jauniešiem. Cik ilgi jau esi iesaistīta šajā jauniešu organizācijā? Es iesaistos laikam kopš pagājušās vasaras. Sanāk tieši gadu. Varētu tā teikt, jā. Tam bija kāds mērķis vai pasākums, vai tu vienkārši izdomāji pamēģināt? Man bija tā, ka man bija ļoti daudz ārpus skolas nodarbību, un tad vienā brīdī man sanāca tā, ka man visas tās ārpus skolas nodarbības izira. Vienkārši tur vienu aizvēra, otru aizvēra, un tad man vienkārši, rupji sakot, nebija ko darīt. Un es izdomāju, ka es zināju, ka ir tāda organizācija, bet es ļoti ilgi nevarēju izdomāt starp to iet man uz jauniešu domi vai uz Art Market, jo tas ir divas visaktīvākās organizācijas Rēzeknē. Bet beigās es izdomāju, ka es varu mēģināt iestāties abās. Un uz doto brīdī man ir tā, ka es jau esmu, var teikt, ka viena no Art Market līderiem. Un sanāk, ka es šobrīd starp Art Market un jauniešu domu es izvēlos Art Market, bet ne tāpēc, ka jauniešu doma ir sliktāka par Art Market, vienkārši tāpēc, ka es jūtu, ka tur es varu izdarīt vairāk personīgi ka man ir varbūt komfortāk un tā. Un sanāk, ka faktiski mans mērķis aiziet uz Art Market bija vienkārši kaut kur iztērēt savu laiku. Un kaut kā viņu aizpildīt, kaut kā lietderīgi viņu aizpildīt, lai vienkārši nenosērfotu visu laiku Instagramā. Un faktiski var teikt, ka aiz neko nedarīšanas es izdomāju, ka man to vajag. Bet tu teici, ka tu esi savā ziņā starp jauniešiem kā līderi savā organizācijā. Ko tas nozīmē? Ko tu tieši dari tajā organizācijā? Varbūt es varu pastāstīt vairāk, ko mēs darām kā organizācija, un tad būs vairāk skaidrs, jo mēs kā organizācija šobrīd Art Market mūsu galvenais mērķis ir iesaistīties visos pilsētas rīkotajos pasākumos un iesaistīties pēc iespējas vairāk, projektos, Erasmusos un kaut ko tā. Un arī mums ir tāda, es teiktu, ka unikāla stratēģija, ka mums ir katram dalībniekam ir jāsarīko savs mini pasākums, kas ir ļoti, es teiktu, laba iespēja jauniešiem saprast, kā tas vispār notiek, jo pie mums var atnākt un pateikt, pieņemsim mums šodien, starp citu šodien Rēzeknē mums norisinās pasākums par 6-7 tēmu, un mēs labi, mēs atbalstam. Es saprotu ļoti daudziem, jo es pieņemu, ka pieņemsim tā pašā jauniešu domē, vai tādās pašvaldības nopietnās organizācijās, tad uzreiz ir lielāka atbildība un ir lielāka, vairāk
tā kā domāšanas par saturu, it kā, tu nevari vienkārši paņemt un uztaisīt āda jebko. Un tad mēs esam tā organizācijas, kas atbalsta visas idejas, un tā kā mans uzdevums šobrīd kā vienam no līderiem ir būt tā kā mentoram, kas atbalsta jauniešus, un kas palīdz, kas ievirza, kas palīdz varbūt sarunāt telpas, kaut ko tādu. Es palīdzu viņiem organizēt viņu pasākumus, palīdzu tikt galā ar idejām, jo mums ir jaunieši, kam ir ļoti daudz ideju, un tad vajag izvēlēties starp visām idejām, un ir arī tādi, kuri iekopē visus tekstus no ChatGPT, un tad ir bēdīgi. Bet jā, tas ir interesanti no tā viedokļa, ka iepriekš es īstenoju tikai savas idejas, un man bija tā kā tieši skaidrs, ko es gribu, ko es darīšu, un priekš kam es darīšu. Un tagad man sanāk, ka es esmu tā kā no otras puses, jo es esmu nevis cilvēks, kas izdomā, bet cilvēks, kas palīdzina to visu atrisināt, palīdz to visu atrisināt un kaut kā ievirzīt pareizajā ceļā, teiksim tā. Ok, izklausās īstenībā ļoti superīgi. Es zinu, ka arī mums Young Folks organizācijā arī ir līderi, kas strādā ar jauniešiem, un man tas diezgan līdzīgi arī notiek. Un tā kā šodien mums ir tēma arī par festivālu, kurā tu piedalies kā aktīvists, kas ir festivāls kopums. Varbūt varētu mūsu auditoriju iepazīstināt ar to, kas vispār ir šis festivāls, ko no tā var sagaidīt un kas tur vispār notiek. Festivāls kopums, tas ir tāds kā jauniešu festivāls, kas notiek jauniešu galvaspilsētas ietvaros. Viņš notiek, ja es nemaldos, jau 5. gadu. Un pirmoreiz viņš notika Jūrmalā. Pēc tam bija Bauskas novads, Līvānu novads, Liepāja, un tagad tas ir Rēzeknē notiek. Jo sanāk, katrā galvaspilsētā notiek šis, tā kā, es teiktu, ka tas ir galvenais galvaspilsētas vispār notikums, kas notiek, un tieši šajā festivālā arī mēs uzzināsim, kura būs nākošā galvaspilsēta, kas arī ļoti svarīgi. Tas ir tas, kāpēc mēs pagājušajā gadā, pieņemsim, braucām uz Liepāju, diezgan lielā sastāvā, kas ir diezgan liels gabals no Rēzeknes līdz Liepājai. Un, jā, bet, festivālā kopums bez tā, ka tur mēs uzzinām, kas ir galvaspilsēta, tur ir arī ļoti daudz dažādu organizāciju, kas tā kā piesakās, un to pieteikšanos izsludina, es saprotu, JSPA. Jā. Un tad visas organizācijas var pieteikties un tā kā prezentēt sevi jauniešiem. Pieņemsim arī man gan pašas tur nebija, bet, kad es biju Eiropas jaunatnes dialoga vēstnieks, tad mums arī bija sava telts, kur mēs tā kā prezentējām sevi, stāstījām, kas mēs esam, un arī šogad, man liekas pagājušajā gadā arī mums bija Art Market telts, kurā mēs stāstījām par mūsu organizāciju, ko mēs darām, taisījām dažādas aktivitātes un tā. Un sanāk, ka galvenā doma par to festivālu ir tā kā parādīt jauniešiem viņu iespējas, parādīt, varbūt noprezentēt, kur var iesaistīties, kā var iesaistīties, un arī labi pavadīt laiku, jo arī beigās tā festivāla izskaņā ir arī kaut kāds koncerts ar pazīstamiem cilvēkiem. Kaut kā tā, jā. Varētu arī teikt to, ka šis festivāls arī domā mazliet vairāk par cilvēkiem, kas dzīvo arī ne tikai Rīgā, jo man liekas ļoti bieži reklamēt ļoti daudz festivālu no Rīgas, par Rīgu, vispārējais. Varbūt šī ir tā iespēja uzzināt jauniešiem mazliet plašāku to skatu, ko tad var arī kaut kur citur aizbraukt vai nepiedalīties, atrast kādu foršu organizāciju. Arī man ļoti patīk tā ideja, ka tas festivāls tā kā ceļo, ka viņš nav tā, ka viņš notiek Rīgā, pieņemsim, bet viņš notiek kaut kādā konkrētā jauniešu galvaspilsētā, un tad tas arī ir tāds iemesls, pieņemsim, mums kā Rēzekniešu organizācijai aizbraukt uz Liepāju, kas ir diezgan tālu, un vienkārši tāpat mēs droši vien nebūtu braukuši. Bet pateicoties tam, ka mēs izdomājām, ka mums vajag kļūt par jauniešu galvaspilsētu, par ko ir jāsaka liels paldies Zeimunas direktorai Līgai Springai, kas to visu piedāvāja un kas inicijēja šo ideju, ka mums tā kā ir jāmēģina kļūt par jauniešu galvaspilsētu. Arī kopā ar Art Market mēs arī ļoti daudz ieguldījām. It sevišķi balsošanā, kad mēs sapratām, ka mēs tikām tajā finālā, un tad ļoti daudz darba bija ieguldījis balsošanā. Un, jā, tā kā es jūtos ļoti lepna par mums, teiksim tā. Es domāju, ka ir par ko justies lepnai noteikti. Un
Kā tu izdomāji, ka gribētu kļūt par brīvprātīgo? Jo idejas tu jau varēji sadarboties ar savu organizāciju, tikai varbūt piedalīties tajā festivālā vai nenosīties teltiņās, gan jau, ka, kāpēc izdomāji, ka tu gribi iesaistīties pašā festivāla tapšanā? Ja godīgi, es neesmu tas cilvēks, kas baigi iesaistās, jo šobrīd es esmu brīvprātīgais reklāmas komandā. Tas nozīmē, ka faktiski es filmējos, bildējos un faktiski padaru to festivālu tā kā redzamu cilvēkiem, bet arī mums bija izsludināta pieteikšanās uz brīvprātīgiem, kas ir organizatoru komanda, kur tagad darbojas 45 jaunieši, ja es nemaldos. Un tad viņi jau vairāk nodarbojas ar tieši organizatoriskajām lietām, bet šobrīd es vairāk nodarbojos ar reklāmu. Un tad arī es arī pašā festivālā, kāpēc es neaizgāju uz visa festivāla brīvprātīgo, jo es saprotu, ka esmu vajadzīga savai organizācijai šajā festivālā, un es arī ļoti gribu pavadīt šo festivālu kopā ar savu organizāciju. Un tas būšu tā kā brīvprātīgais tieši Art Market teltī. Tātad tu pirms festivāla strādā marketinga komandā, vai ne? Jā. Un tad pēc tam tu būsi pie savas organizācijas. Jā. Tad mēs varam teikt, tas ir jauniešu festivāls, paredzēts jauniešiem, kur arī aktīvi tapšanā iesaistās jaunieši, vai ne? Tādā mēles mežģī. Bet kas tad notiek tajā marketinga komandā? Nu, tā kā, ko tu dari? Tā varbūt konkrētāk, vai varbūt citi jaunieši, kas tur arī ir iesaistīti? Nu kā šobrīd mēs īpaši, mums ir Valentīns, kas ir no Zēmuļa, kas vispār ar to visu nodarbojas, var teikt, un sanāk, ka mēs esam festivāla kopums sejas, jo mēs esam tie, kurus bildē, kurus filmē, kuriem ir kaut kas jārunā par to, un tad arī ir tā, ka ļoti daudz, kas ir visādi video, kurus mums, teiksim, ir jānofilmē, vai arī, pieņemsim, nesen mēs bildējāmies uz ARPC Zēmuļas jumta, kas bija ģeniāli, kas bija mans bērnības sapnis uzkāpt uz tā jumta. Jo jā, es nezinu, ja kāds vispār zina, kā izskatās ARPC Zēmuļs, tad ir tur tāds zaļš jumts, tā kā, un viņš vienmēr izskatījās tā, it kā uz viņu ļoti gribas uzkāpt, bet nevar. Un tad, jā, mēs piepildam sapņus. Nu, faktiski, jā, ja atbildēt īsumā uz jautājumu, ko mēs darām, tad mēs bildējamies, tad mēs filmējam video, lai arī tā kā jauniešu festivālu arī reklamē jaunieši. Lai nav tā, ka kaut kādi nopietni cilvēki uzvalkos kaut ko tur runā un ko runā nav skaidrs. Tas ir nozīmīgi, vai ne? Jā. Tu arī kaut kur citur, es zinu, ka tu esi organizācijā, tu piedalies tagad marketinga komandā. Tu esi gan jau arī pati apmeklējis iepriekš šo festivālu? Jā, es esmu bijusi Bauskā un Līvānos, tad Liepājā es diemžēl nebiju, kas ir ļoti diemžēl, jo tur bijām visi, un tas bija ļoti svarīgs festivāls tieši priekš mums. Bet es nebiju, diemžēl. Bet principā es biju Bauskā un Līvānos, un man abas vietas ļoti patika. Un arī Līvāniem vispār cepuri nost, jo viņiem bija ļoti šausmīgi laikapstākļi. Un tas bija, es ticu, ka viņiem tas bija ļoti izaicinoši, jo tiešām bija lietus, bija stiprs vējš. Un labi, ka uz koncerta daļu tas viss tā kā norimās, bet bija jautri. Un man arī patīk, ka katrā pilsētā ir kaut kāds savs paņēmiens, kā to darīt. Un es saprotu, ka mēs esam viena no... Es nezinu, es godīgi nezinu, kā bija Liepājā, bet vismaz, ja salīdzināt ar Bausku un Līvāniem, tad mums būs tā, ka mums būs tā kā divās vietās. Mums tas būs festivāls kopā, mums notiks Olimpiskajā centrā Rēzekne un Zēmuļs. Un tad starp viņiem arī mēs kā mārketinga komanda, pieņemsim, ko mēs darījām, mēs vakar laivojām, jo mums ir tā kā Rēzeknes upe, un katram dalībniekam būs iespēja pamēģināt, laivot, lai tiktu no Olimpiskā centra līdz Zēmuļam. Un tas ir tā arī. Un tad jā, un man arī patīk tā ideja, ka mums tā kā ir divas vietas, kurās tas notiks. Un nav tā, ka mēs bāzējamies vienā vietā. Arī tas ir liels pluss no arī Rēzeknes apskatīšanas viedokļa, jo iespējams daudzi, ja vienkārši brauktu uz festivālu, tad viņi brauc uz festivālu, un viņi mēs negribētu tur pastaigāties vai kaut ko tādu. Tā viņam nebūs variantu. Tu arī esi kādos citos, varbūt, projektos vai festivālos, vai kā brīvprātīgais cilvēks piedalījies? Es esmu piedalījusies, es jau esmu
pieminējusi, ka es piedalījos, es biju Eiropas jaunatnes dialoga vēstnieks. Ko tas nozīmē? Ko tu tur darīji? Labs jautājums. Faktiski mūsu galvenais mērķis bija pastāstīt jauniešiem par Eiropas jaunatnes mērķiem, noorganizēt savās pilsētās konsultācijas, kas ir mini pasākumi, kuros mēs par to visu stāstam un kuros mēs pastāstam, parādam, kā tas viss strādā un priekš kam tas viss vispār ir, jo izrādījās, ka arī, godīgi sakot, arī es pirms iesaistīties kā vēstnieks, es īsti nezināju, ka tādas jauniešu Eiropas mērķi vispār pastāv. Man liekas, ka ir tikai Eiropas mērķi un viss, un ka ir nodalīti arī jaunieši, es nezināju. Mūsu mērķis faktiski bija popularizēt un rīkot pasākumus. Mums bija katram jārīko viena konsultācija, kas ir mans personīgais pasākums. Un tad mums bija jāapvienojas par reģioniem, kas ir Latgale, Kurzeme, Vidzeme, Rīga bija atsevišķi, sapcitu. Jā. Un, ko es nenosaucu, Zemgale es nenosaucu. Un tad mums bija jāapvienojas par reģioniem un jātaisa viens liels pasākums, kurā mēs aicinām jau vairāk cilvēkus un jau runājam, teiksim, par arī aicinām lēmumu pieņēmējus un jau runājam par jauniešiem aktuālām problēmām, par to, kā viņas risināt un par to, ko paši jaunieši par to domā. Jo bieži ir tā, ka tas, ko pieaugušie domā, ka jauniešiem ir problēma, jauniešiem problēma nemaz nav. Jā. Vai ir citas, par kurām viņi neiedomātos? Ir arī citi projektiņi, varbūt, kuriem grib pastāstīt, vai ir ko pastāstīt, kaut kur piedalījusies? Šobrīd es arī piedalos projektu nakts organizatoru komandā. Un, tas arī ir kaut kas jauns priekš manis, jo būt vienam no organizatoriem tik lielam pasākumam, tas ir diezgan interesanti, es teiktu. Un arī iepriekš es neesmu sadarbojusies ar valsts organizāciju, kas ir JSPA. Un tas arī ir tāds, kā, var teikt, ka pirmā mana pieredze, kad es sadarbojos ar valsts organizāciju, kas arī ir labi. Un arī no viedokļa, ka tas ir izaicinoši, jo, kad mēs, teiksim, ja salīdzināt, jo faktiski projektu nakts organizatoru komandā mēs visi rīkojam vienu pasākumu. Mēs esam, es jau godīgi sakot, es nezinu, cik daudz cilvēki, mēs esam kaut kādi 11 cilvēki. Un Eiropas jaunatnes dialogā mēs darījām faktiski arī organizējām pasākumus. Vienkārši nebija konkrēts pasākums, mums bija pašiem jāizdomā tas pasākums. Bet tas ir vienkārši, es teiktu, ka debesis un zeme, jo vispār viss ir maksimāli savādāk. Jo arī ir tas, ka ļoti daudz cilvēku organizē vienu pasākumu, un tad sākumā tur arī ir tā, ka ir ļoti, ļoti daudz ideju, jo ir daudz cilvēku, līdz ar to ir daudz ideju, un ir ļoti grūti izfigurēt, kuras mēs atstājam, kuras mēs neatstājam, un arī sadalīt pienākumus, jo arī man pieņemsim bija tā, ka es gribu darīt visu, un es nezinu, ko es gribu tiešām, bet šobrīd es paliku pie tā, ka es veidošu vizuālo identitāti, un palikšu pie dekorēšanas, kas šobrīd atkal ir izaicinoši, jo mums ir tā, ka pieņemsim festivāls kopums, mums notiks Rēzeknē, viss ir kārtībā. Es varu arī pieminēt, ka es zinu, ka ļoti daudziem ir bail braukt uz Rēzekni, paldies droniem, bet faktiski viss ir kārtībā, Latgalē dzīve nav apstājusies, nevienam drons uz galvas vēl nav uzkritis. Tā kā es teiktu, ka šobrīd arī viss ir labi, bet un festivāla kopums notiks, viss būs ļoti labi, viss kā vajag, jā, nekas netaisās būs slikti. Mēs neko netaisamies pārcelt, bet pieņemsim to pašu projektu nakti, mums pārcēla uz Rīgas pusi, kas arī, teiksim, man ir ļoti izaicinoši, jo es nezinu, kā es varu izrotāt telpu, kuru es neesmu redzējis. Jā. Bet tas viss būs, tas viss arī būs process. Tas ir process, un es arī domāju, ka arī projektu nakts būs ļoti foršs pasākums. Vienīgais, es teiktu, ka man ir ļoti žēl, ka viņš nenotiks Rēzeknē, bet galvenais, ka viņš notiks, teiksim tā. Ir viegli šo visu apvierot ar skolu? Tas ir iespējams? Jā, vispār es teiktu, ka šī ir jauniešiem visaktuālākā problēma, bet tas ir iespējams, jo viss ir iespējams, ja ir laba laika plānošana un ja ir izdzēst TikToks. Bet galvenais es teiktu, ka ir
galvenais, kam ir jābūt, tas ir atbalstošai administrācijai, skolas administrācijai, jo dažreiz ir tā, kā ir, un tad tu gribi kaut kur doties, un tevi negrib laist. Un tad ir tāds ļoti tāds momentiņš, ka kā tu gribi iesaistīties, un tu labprāt iesaistītos, bet tu saproti, ka vienkārši tad tev ir čakars ar skolu. Un tad man personīgi ir ļoti daudzas reizes bijušas, kad es eju uz pasākumu, un man tā kā pasākuma organizatori piedāvā zīmi, tā kā attaisnojumu, ka es tā kā droši varu doties, un jā, bet man ir vienkāršāk aiziet pie ārsta un pateikt, ka, pierakstiet, ka es saslimu lūdzu. Jo, jā, tas ir tāds, jo man liekas, ka arī skolas, es domāju, ka tas nav aiz tā, ka skolas negrib, lai mēs iesaistamies, es domāju, ka vienkārši lielākā daļa skolās vienkārši nezina, cik vērtīgi tas ir, jo arī tikko es biju projektā Spānijā, un tad tas bija ļoti liederīgs projekts no neformālās izglītības viedokļa un tā, bet tiklīdz skolas administrācija un vispār lielākā daļa skolotāju dzird, ka es braucu uz Spāniju, tā viņi, protams, domā, ka es vienkārši vaļājos Atlantijas okeāna krastā. Tu brauc atpūsties. Jā, un es braucu atpūsties, un tur nav nekādas pievienotās vērtības. Bet ir. Un, jā, bet, es teiktu, ka viss ir savienojams, vienkārši ir jārunā, jādara. Un it sevišķi, teiksim, ja mēs runājam par mākslas skolu kā tādu, tad galvenais jau ir tas, ka tev ir darbi izpildīti. Un arī es pieņemu, ka arī jebkurā citā skolā tas ir tā, ka, ja tev ir pierakstīti visi pārbaudas darbi, tad tu vari doties, kur tu gribi. Galvenais būt pašmotivētam un tiešām visu plānot. Jā, jo kas grib, tas meklē iespējas, kas negrib, meklē atrunas. Tā ir, un man tev ir tādi daži izvērstāki zibjautājumi, tad tu vari atbildēt vienkārši šis vai tas ir tādi maziņi 4 jautājumi, ka tev tieši. Tev labāk būtu sēdēt mājās vai piedalīties kādā foršā pasākumā? Piedalīties kādā foršā pasākumā. Tev labāk patiktu būt par brīvprātīgo vai par apmeklētāju? Piemēram, tagad, tu zini, festivālam kopums, tas bija brīvprātīgais tagad aktīvisti, vai ne? Bet iepriekš bija apmeklētājs. Kas labāk būtu? Tas ir ļoti sarežģīts jautājums īstenībā. Es teiktu, ka tas ir ļoti atkarīgs no festivāla, no tā pasākuma, kurā es esmu, jo man patīk gan organizēt, gan piedalīties kā apmeklētājiem, bet tur jau ir tas benefits, ka tu kā apmeklētājs, tu varbūt neredzi ļoti lielu daļu, bet kā organizators tu iegūsti vēl vairāk papildus informācijas, jo kā apmeklētājs bieži vien tu vienkārši atpūties, bet kā organizators tu kā redzi visu to, ko redz apmeklētājs, bet arī tajā pašā laikā tu iegūsti vēl savu kaut ko. Tāpēc, laikam, es teiktu, ka būtu par brīvprātīgo pat. Jā, labi. Jā. Tu labāk pavadīt vasaru vienkārši atpūšoties vai arī radoši izpaužoties. Kas var būt ne tikai festivāla un tava organizācija, bet kaut vai aizbrauc kādu plenēru, gan jau jums tāda notiek. Radoši izpaužoties arī, jā. Un tev labāk festivālos, es pieņemu, ka jums arī visādas dāvaniņas un bonusiņi ir, bet tāda klasiskais parasti ir brīvpusdienas vai foršas sponsoru dāvanas. Es tā pieņemtu. Kas tev vairāk interesē tajā festivālā? Labi paēst vai tik pie foršām dāvanām? Un tur ir tā, es nezinu, principā, ja ir iespēja labi paēst, tas ir ļoti labi, jo arī vispār cilvēkiem tas ir ļoti svarīgi. Labi paēdis cilvēks ir ļoti laimīgs cilvēks un otrādi. Bet foršas sponsoru, man personīgi laikam tās būtu foršas sponsoru dāvanas, bet arī... Bet ja es nebūšu paēdusies, iespējams, būšu ļoti dusmīga. Tā ir, jā. Mēs, principā, tuvojamies mūsu podkāstu izskaņai, bet pašās beigās man tev ir tādi 2 jautājumi. Pirmais ir, vai tu citiem jauniešiem ieteiktu kļūt par brīvprātīgo vai piedalīties kādās organizācijās un to notikumos? Jā, es domāju, es noteikti ļoti visiem iesaku to izmēģināt, jo tas ļoti attīsta soft skills un arī principā visas iespējas. Un arī ja mēs arī nerunājam par tādiem, es nezinu, skilliem kā tur komunikācija vai kaut kas tāds, tad arī tipiski vienkārši, es nezinu, ja tu gribi tikt uz kaut kādu festivālu, tad, ja tu esi brīvprātīgais, tad tev tas viss ir bezmaksas, kas arī liels pluss. Un es vispār teiktu, ka būt brīvprātīgiem tas ir pavisam cita pieredze. Jo tiklīdz tu esi kā brīvprātīgais, tas ir, es pat teiktu, ka tas ir daudz
atmaksātāks darbs nekā parastais, kas ir tā kā par maksu klasiskais darbs, jā. Jo brīvprātīgais darbs, viņš atmaksājas savādāk, jo tev ir uzreiz daudz vairāk, paziņu, daudz vairāk kaut kādu to pašu skilu attīstību un tā, un arī brīvprātīgais darbs, es teiktu, tad tas ir ļoti labs veids, kā saprast, vai es gribu nodarboties ar to vai nē, jo brīvprātīgais darbs, tas jau ir ne tikai festivāla organizēšana vai kaut kas tāds, tikpat labi. Es nesen iepazinos ar meiteni, kas brīvprātīgajā darbā māca bērniem mūziku. Un tad, pieņemsim, tas ir ļoti labs veids viņai, kā saprast, vai es gribu būt par mūzikas skolotāju, vai es negribu būt. Es domāju, ka tas ir darbs, kas, protams, prasa no sevis kaut kādu atbildības sajūtu, bet tā atbildības sajūta nav tik stipra kā, teiksim, parastajā tradicionālajā darbā, kur tev tā kā maksā naudu, un tad tev uzreiz ir jāsaprot, ka man ir jāizdara šis un šis un šis. Tad šeit faktiski nevar teikt, ka jebkurā brīdī, bet tā kā vieglāk ir pateikt, ka es vairs nē. Principā tā ir tāda laba vieta eksperimentiem, vai ne? Kur tur var labi kļūdīties vai iegūt labas veiksmes un saprast vienkārši, kas tev patīk, kas tev nepatīk. Un iedot arī labu ierakstīņu CV, man liekas, vai tādā radošajā portfolio, vai ne? Ka tu tur kaut ko varbūt dizainē vai daries. Un tā kā mums ir epizode arī saistībā par pašu festivālu, varbūt varētu jauniešiem, varbūt kā ieteikumu vai novēlējumu, kāpēc vajadzētu iet uz šo festivālu vai aizbraukt uz šo festivālu un tad pasīties, kas tur notiek? Pirmkārt, es gribētu pateikt, ka tas ir labs iemesls aizbraukt uz Rēzekni, kā vienkārši apciemot tādu pilsētu, jo es pieņemu, ka ļoti daudzi nevēlas braukt, vai es nezinu, vai vienkārši tā kā nav iemesla, lai aizbraukt, un tad šīs ir iemesls. Un arī es teiktu, ka festivāls kopums viņam ir ļoti liela nozīme, jo arī var uzzināt arī ne tikai, teiksim, par Rēzeknes organizācijām, tikpat labi var jau uzzināt arī par, savām lokālajām organizācijām vai kaut ko tādu. Arī tas ir labs veids, kā pavadīt laiku, jo arī festivāls ir bezmaksas. Faktiski vienīgais ir ceļa izdevumi. Un arī šogad mēs kā Rēzeknes festivāls, mēs arī piedāvājam izmitināšanu, un, kas arī ir liels pluss, jo nav jāmeklē kaut kādas viesnīcas vai kaut ko tādu. Un es arī teiktu, ka tas ir iespēja, kur atrast viendomātājus, jo arī, teiksim, es nezinu, ja atrast kaut kādu organizāciju vai kaut ko tādu, jo arī ļoti bieži pēc brīvprātīgā darba, kaut kur ārzemēs vai vienkārši arī tikpat labi, kad tu saproti, ka tev, teiksim, trūkst kāda, kas ir uz viena viļņa ar tevi, tad ir diezgan... Tas ir tāda laba iespēja, kur dabūt kādu, ar ko var parunāt, paeksperimentēt un kaut ko tādu. Runājot ne tikai par organizācijām, bet arī par cilvēkiem kā tādiem, tāda pazīšanās vieta, teiksim tā. Es negribētu tā saukt, bet labi, jā. Un arī vienkārši, es nezinu, tas ir labāk nekā surfot internetā. Jā. Un, ja kādam ir interesi, mēs zinām, ka ir ļoti superīgs Instagram profils, kur vēl cilvēki var atrast informāciju un pieteikties šim festivālam. Pieteikties šim festivālam. Vai ir vajadzība vispār pieteikties? Pieteikties. Vai var tikai ierasties? Pieteikties vajag, ja vēlās izmitināšanu, tad ir jāpiesakās. Tas bija publicēts, man liekas, Instagramā un arī Facebook. Mums arī ir Facebook lapa. Arī Artmarket sociālajos mēdījos mēs pa laikam publicējam kaut ko. Un Zēmuļas Instagramā arī kaut kas tam līdzīgs notiek. Vismaz man likās, ka kaut kas notiek. Es neesmu pārliecināta. Principā pieteikšanās kā tāda nav vajadzīga, jo pieteikties var tur uz vietas, tur vienkārši jāieraksta vārds uzvārds, un man liekas, ar to arī viss. Cik es atceros, tas jau bija, kad es tur pēdējo reizi biju, tas jau bija sen, es taču vairs neko neatceros. Bet sanāk tā, ka kaut kādas oficiālas pieteikšanās nav, vienkārši galvenais ir atbraukt, un galvenais ir piedalīties, teiksim tā. Okay, ļoti labi. Mēs noteikti ieliksim visus linciņus ar informācijām un visu pārējo. Arī tad atradīsim, kur pieteikties, ja vajag naktsmājas. Noteikti ieliksim arī savus sociālos mēdījus, lai cilvēki var piesakot. Un es gribu pateikt tev lielu paldies, ka šodien atnāc. Es domāju, tas tāds arī ļoti labs piemērs citiem jauniešiem, ko viņi var darīt. Arī par pašu festivālu, kāpēc aizbraukt. Un, ja arī tev, mūsu superīgais klausītājs, šī saruna bija noderīga, padalies to ar saviem draugiem, kuri vēl šaubās par savu pirmo projektu,
brīvprātīgo darbu vai kādu foršu festivālu apmeklēšanu. Paldies, ka klausījies Young Media LV podkāstu 5. epizodi un tiekamies nākamajā sērijā.